Gribēju padalīties ar savu pieredzi, kā mainījās man ēšanas paradumi. Mūsdienās ir tik daudz iespējas, tik liela ēdiena dažādība, dažādi tautu ēdieni, dažādi dzērieni, dažādas garšvielas, dažādi produkti un tā tālāk. Viss kaut kas ir. Tātad, ziniet, kristiešiem ir laiks, kad ir ieteicams gāvēt, kas nozīmē uz kādu laiku pilnīgi vai daļēji atturēties no pilnīgas daļējas ēšanas vai noteiktiem pārtikas produktiem vai veidiem. Tā kā mūsdienās veikala produkcijai dzīvniekus, jeb gaļas produkciju audzē masveidā, un tā bieži vien satur dažādas hormonus, antibiotikas, smalkajā plānā negatīvas emocijas. Tad, ziniet, es nolēmu, ka mēģināšu ieturēt šo gavēni, nelietojot uzturā gaļu. Nav noslēpums, ka kādos apstākļos un kā tiek audzēti dzīvnieki, kāda ir vardarbība un tā tālāk. Noteikti paši ziniet, ja ne, iesaku paskatīties, bet tas ir 18+, nav nekas patīkams. Tad, jā, manā apņemšanās bija gavēņa laikā, kas ir aptuveni mēnesi, manā gadījumā mēnesis, nelietot uzturā gaļu. Pirmo gadu, kad to mēģināju, izdevās 2 nedēļas, taču pārtraucu bija pārāk grūti, nespēju pielāgoties jaunai ēdienkartē, tā teikt. Nākamajā gadā mēģināju atkal, un izdevās to izdarīt mēnesi. Tāds arī bija mērķis. Bija laba pieredze, bet atgriezos pie iepriekšējā uztura. Savukārt 3. gadā, kad mēģināju vēlreiz, atkal izdevās mēnesi izturēt, tā teikt, bet šoreiz jau vairs neatgriezos pie iepriekšējā uztura un paliku, tā teikt, savā ziņā gavēnī joprojām. Man bija patīkama sajūta pēc šī te, kāpēc arī bija viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos turpināt. Nevar teikt, ka bija kāds ekstremāls sajūtas vai pārdabiskas realizācijas, bet sajūtos vieglāk, skaidrāk un labāk. Mainījās mana apziņa, ko ir grūti izstāstīt, kā tas notikās, bet jā, sajūtos vieglāk un skaidrāk, teiksim, tādā domu līmenī. Mainījās arī manas domas un motivācija saistībā ar uzturu, ko un kā lietot, un es sapratu, ka patiesībā ir daudz dažādu, ja bija arī joprojām noteikti, ir daudz dažādu produktu, kurus es nebiju atklājis, mēģinājis, un tā arī bija visa problēma, kas bija pašā sākumā. Tā ir daudz jaunām lietām, atliek tikai nedaudz papētīt, painteresēties, izmēģināt, nedaudz iedziļināties, varbūt tās paeksperimentēt. Un sanāk. Pašlaik esmu priecīgs, apmierināts ar savu izvēli. Jā, un var teikt, ka kopumā pašsajūta ir uzlabojusies, iepriekš minētās sajūtas, un tās ir paspilgtinājušās, ir nākušas jaunas klāt. Jā, varētu teikt, ka pašsajūta ir mainījusies uz labo pusi, bet to grūti tā ar vārdiem nodot. Tāpēc, principā, jāpamēģina pašiem. Tas ir nedaudz arī individuāli. Kā jau mēs zinām, Dievs ir mūsu draugs. Un vai ziniet, ko viņš saka? Viņš saka, ja kāds man no sirds piedāvā lapu puķi vai augli vai ūdeni, tad es to pieņemu. Tad kāpēc Dievs tā saka? Viņš nesaka, piedāvā man gaļu. Ja viņš gribētu, viņš to pateikt, vai arī citādāk to izteiktu. Bet nē, viņš saka, viņš izliec un viņš saka, es to pieņemšu. Kā viņš to pieņem? Viņš pieņem šo ēdienu un šķīsta no grēka un atdod mums atpakaļ kā pateicību par mūsu ziedojumu, par mīlestību. To sauc par prasādu. Un ēdiet prasādu, tā ir ļoti garda. Man ir jautājums, vai vēlies izmēģināt ko jaunu, ko gardu, vai varbūt vēlies izaicināt sevi? Varbūt vēlies sagatavoties vasarai. Izaicinu
uz veselīgu sportisku apņemšanos. Dievs ir mūsu draugs, padomājiet. Vai vēlies iepriecināt draugu? Izmēģini gavēni uz 1 mēnesi. Ja izmēģināji, dalies ar sajūtām un savu pieredzi komentāros.